Sveicināti žurnāla bilance jaunajā pētnieciskajā projektā. Tajā analizēsim Latvijas ekonomikas atšķirības ar Lietuvu un Igauniju. Kopš 2008. gada krīzes varētu rasties iespējas, ka Latvijas ekonomika kopumā pozitīvi attīstās, jo visu laiku ir pieaugums. Tomēr, salīdzinot mūsu valsti ar citām Eiropas Savienības un jo īpaši Baltijas kaimiņu valstīm Lietuvu un Igauniju, situācija vairs neizskatās tik spoži. Proti, tagad mēs atpaliekam nevairs tikai no Igaunijas, par kuru jau esam pieraduši domāt kā Baltijas pirmrindnieci, bet arī Lietuvas. Žurnāla bilance jūlija numurā uzsākam pētniecisku publikāciju sēriju, kurā gada garumā analizēsim Latvijas ekonomikas atpalicības cēloņus un arī meklēsim iespējamos risinājumus. Lai saprastu, vai un cik ātri spēsim vai nespēsim panākt kaimiņus, vispirms iespējami precīzi un godīgi jāapzinās, kur atrodamies patlaban. Ko rāda svarīgākie ekonomikas indikātori? Cik tieši tālu mēs atpaliekam no Lietuvas un Igaunijas? Varbūt situācija nemaz tik slikta nav, vai tieši pretēji, tā ir vēl sliktāk nekā domājam. Par galveno ekonomikas vērtības mēru tiek pieņemts iekšzemes koprodukts, jeb IKP. To var mērīt vairākos veidos, taču precīzāk ir skatīties IKP pēc pirktspējas paritātes, kas ņem vērā cenu atšķirības un naudas vērtību dažādās valstīs. Saskaņā ar šo rādītāju pēc Eurostat datiem Latvijas IKP pērn bijis 25 900 statistiskās valūtas vienību, jeb pirktspējas standartu. Šie standarti ir fiktīvu valūtu, ko Eurostat radījis salīdzināmības labad. Lietuvas IKP bijis būtiski augstāks, 31 500, bet Igaunijas IKP 30 700 standartu. Šeit parādās interesantas atšķirības. Atklājas, ka pēc pirktspējas ekonomiski jaudīgākā Baltijas valsts jau patlaban ir nevairs Igaunija, bet gan Lietuva. Pēc šī kritērija Lietuva ieņem 19., Igaunija 20., bet Latvija 26. vietu Eiropas Savienībā. Latvijas atpalicība procentuāli no Lietuvas ir 21,6%, bet no Igaunijas 18,5%. Vēl viens veids, kā palūkoties uz iekšzemes koprodukta rādītājiem, salīdzinot reizē gan Baltijas valsts savstarpēji, gan arī to kopējo atpalicību no Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem, ir valsts IKP attiecība pret Eiropas Savienības vidējo. Nav pārsteidzoši, ka arī šādā griezumā Latvija pozitīvi neizceļas. Mūsu valsts IKP uz iedzīvotāju pagājušajā gadā sasniedz 74% no Eiropas Savienības vidējā rādītāja, kamēr Lietuvas 89%, bet Igaunijas 87%. Viena no ekonomikas efektivitātes mērauklām ir produktivitāte, kas raksturo, cik izejas resursu, darbinieku, darba stundu, materiālu nepieciešams, lai saražotu noteiktu skaitu preču vai pakalpojumu. Viens no precīzākajiem produktivitātes rādītājiem ir produktivitāte uz nostrādāto stundu. Šajā rādītājā Latvija sasniedz tikai 65% no Eiropas Savienības vidējā, turklāt apsteidz tikai Grieķiju un Bulgāriju. Savukārt Lietuvā vienas stundas produktivitāte ir 72% no Eiropas Savienības vidējā, bet Igaunijā 71%. Un Latvijas kaimiņi apsteidz arī Portugālu, Poliju, Horvātiju, Ungāriju, bet Lietuvu vēl arī Rumāniju. Produktivitātes ziņā Latvijas atpalicība no Lietuvas un Igaunijas gan ir mazāka nekā IKP jomā. Tās vārstās ap 10–11%. Eksporta ziņā situācija ir daudz sliktāka. Lai gan pagājušajā gadā Latvijas preču un pakalpojumu kopējais eksports sasniedza rekordvērtību gandrīz 27,5 miljardus eiro, tomēr iedzīvotāju skaita ziņā mazākajai Igaunijai tas bija vēl lielāks, gandrīz 31 miljards eiro. Savukārt Lietuvai vairāk nekā divreiz lielāks, jeb teju 59 miljardi eiro. Aprēķinot eksporta apjomu uz vienu iedzīvotāju, dati ir nepielūdzami. Baltijas līderis šajā rādītājā ir Igaunija ar apmēram 23 000 eksportētiem eiro uz katru iedzīvotāju. Otro vietu ieņem Lietuva, kur pagājušajā gadā katrs iedzīvotājs vidēji eksportējis preces un pakalpojumus gandrīz 21 000 eiro vērtībā, kamēr trešajā vietā esošajai Latvijai šis rādītājs ir mazāks par 15 000 eiro. Atpalicība no kaimiņiem šajā jomā sasniedz jau dramatiskus mērogus. No Lietuvas atpaliekam par 42%, bet no Igaunijas par 58%. Nemazāk svarīgi par ekonomiskās jaudas rādītājiem ir labklājības rādītāji. Jo kam tad gala galā ekonomika kalpo, ja ne tās iedzīvotāju labklājībai?
Viens no tiešākajiem valsts labklājību raksturojošiem lielumiem ir iedzīvotāju ienākumi. Atšķirībā no standarta vidējās algas rādītāja bruto, kas neko daudz neizsaka par algas saņēmēju labklājību, jo nav zināms, cik katrā gadījumā tiek nomaksāts nodokļos, Eurostat apkopo arī vairākus specifiskākus un precīzākus vidējo ienākumu rādītājus. Viens no tiem ikgadējie neto jeb uz rokas saņemamie ienākumi pilna laika nodarbinātam vidējās algas saņēmējam, ja tam nav bērnu. Šajā rādītājā Latvija ar 14 000 eiro lieliem gada ienākumiem ieņem 3. vietu no beigām, jeb 25. vietu ES. Savukārt Lietuva ar 16 600 eiro gadā ir par 5 vietām augstāk, bet Igaunija apsteidz vēl 3 valsts ar gandrīz 18 000 eiro, ieņemot 16. vietu, atrodoties jau gandrīz savienības viducī. Latvijas atpalīdzība no Lietuvas šeit ir ierastajā, apmēram piekdaļas līmenī, bet no Igaunijas vēl skarbāka, 27,5%. Jāatceras gan, ka šie dati neierēķina pirktspējas paritāti. Savukārt ģimenei ar 2 bērniem, kurā abi vecāki pelna vidējo algu, aina izskatās jau būtiski citādi. Pēc Eurostat datiem šādā Latvijas ģimenei kopējie neto gada ienākumi pērn bija 27 000 eiro, un Latvija no Eiropas Savienības beigām izrāvusies būtiski augstāk uz 21. vietu, apsteidzot Poliju, Slovākiju, Ungāriju, Horvātiju, Rumāniju un Bulgāriju. Lietuva ir tikai 1 vietu virs mums ar ļoti līdzīgu rādītāju. Igaunija gan atkal demonstrē klasi, atrodoties priekšā vēl 4 valstīm, un tur šāda 2 bērnu ģimene uz rokas pērn saņēmusi vairāk nekā 34 000 eiro. Latvijas atpalīdzība no Lietuvas šajā gadījumā ir minimāla, tikai 3%. Atliek secināt, ka vismaz attiecībā pret Lietuvu Latvijā visai efektīvi darbojas atvieglojumi par apgādājumiem, jo Lietuvā tādu vispār nav. Atpalīdzība no Igaunijas šajā gadījumā gan saglabājas absolūti identiska iepriekšējai situācijai, proti vidējās algas saņēmējiem bez bērniem. Vēl viens svarīgs labklājības rādītājs ir, cik daudz cilvēku valstī dzīvo zem nabadzības riska robežas. Latvijā ir 3. augstākais zem nabadzības riska robežas dzīvojošo iedzīvotāju īpatsvars Eiropas Savienībā – 22,5%. Mierināt sevi varam vien ar to, ka Igaunijai šajā ziņā klājas vēl mazliet sliktāk. Tur šādi cilvēki ir gandrīz 23%. Arī Lietuva ir turpat netālu 5. vietā no beigām ar 21% iedzīvotāju zem nabadzības riska robežas. Saskaitot kopā šos un vairākus citus žurnāla rakstā minētos indikātors, iespējams izrēķināt vidējo Latvijas atpalīdzību no Lietuvas un Igaunijas. Šis improvizētais rādītājs ir sekojošs. No Igaunijas atpaliekam par gandrīz 19%, bet no Lietuvas gandrīz 16%. Bilances aptaujātie ekonomisti uzskata, ka panākt kaimiņu valstis nebūs ne viegls, ne ātrs uzdevums. Runa ir par vismaz 10 vai pat vairākiem 10 gadu, jeb vismaz 1 paudzi. Taču, piemēram, Luminor bankas ekonomists Pēters Strautiņš uzskata, ka pats galvenais nav noķert kaimiņus, bet gan pašiem turpināt attīstīties un vairot savu labklājību. Tiesa gan, pārāk tālu atpalikt tomēr nedrīkstam, jo tas sāk skaitēt arī pašu tālākām attīstības iespējām. Baltijas reģionā arvien vairāk zaudēsim konkurences cīņā gan par investīciju, gan darba spēku piesaisti, kas var beigties arī ar to, ka latvieši vairs nebrauks darbu meklēt Īrijā, bet gan Lietuvā un Igaunijā. Tāpēc Latvijai jādara viss iespējamais, lai attālumu no kaimiņiem tomēr samazinātu.